ceļojuma 7. diena. Nakts kalnos bija pietiekoši augsta. Motocikli no rīta norasojuši, ekipējums mitrs un slapšs. Bet jebkurā gadījumā ceļamies, gatavojam brokastis, pārspriežam gan vakardienu braucienu laikā piedzīvoto, gan savus nakts prieciņus. Tikai bišķiņi dzīvojuši. Piemēram, fotografēts Janka. Medveģi hrabīt. Motocikli. Daudz motocikli. Lielais. Sveiks. Uzī. Как то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Kas tad te ir, jojo? Tu gribēji sagaidīt saulīt? Lācī. Vēl tik ceiks jādabunā. Turpinām vakardien uzstādīto mērķi, nokļūst līdz Tetra dabas parkam un saprotam, ka vakardien tas īsti nebūtu bijis iespējams, jo kalnu ceļi ir tik šauri, izskaloti, akmeņaini. Sveiki! Tetra Nacionāla parka, Kirbidonijas valsts. Skaistums jau, protams, ka nenormāls. Mākoņi saplūst ar kalniem, kalni saplūst ar mākoņiem, dakters saplūst ar guzi. Principā viss ir saplūduši. Guzis saplūst ar kalniem. Kalni saplūst ar guzi. Kaut ko saka? Laukuma LV saka. Laukuma LV? Nu tā mums te ir. Ride for fun. Likumsakarīgi šķiet dzīvnieku kritiens, ko slāpē ceļa malā esošie krūmi. Tas kalpo par brīdinājumu. Kalni valda pār tevi, cieni tos un esi piesardzīgs. Izaicinājums braucējiem un motociklam ir aiz katra stūra. Pēcpusdienā sākās mazliet interesanti joka ar degvielas trūkumu, jo principā Trans-Euratrail maršruts ceļa malā. Degvielas uzpildes stācijas burtiski uz maziem celiņiem nav. Iebraucam kādā ciemā, kur principā no vietējiem nopērkam ap 30 litriem degvielas, kas viss ir pildīts Sprite, kolas un Pepsi-kolas pudelēs. Tas izskatās ļoti dīvaini, tā ir vienīgā iespēja turpināt ceļu, ko arī darām. Sapildām degvielu un dodamies tālāk.
ostā, gura, mjamā. Mums ir labi, nav degvielas pusi. Solāreļa, tā ir solar oil. Tālāk mums ceļš aizved uz Rosalīnas pili, kas atrodas kalna galā pie Šrēderes pilsētas. Pils ir ļoti skaista. Principā kārtējs pārsteigums ir tas, kad biļešu pārdevējs dežurants ļauj mums iebraukt pils teritorijā ar motocikliem. Un tas principā nozīmē to, kā turētas pilī, kur staigā gājēji, mēs vienkārši braucam ar motocikliem. Satiekam arī kāziniekus, sabildējamies kopā. Ir jauki, sajūta ir neaprakstama. Juhu! Gazoā! Rukši, mājās. Vēl pēcpusdienā beidzot mēs sasniedzam Tēta dabas parku, kur ir skaista kalna upe, pasūtam vakariņās zivis, kas tikko peldēja, kuras mēs principā redzējām, un kuras tagad mēs baudam no šefpavāra ēdienkartes. Uhī!